Tā programmēšana divas jaunas atslēgas Ford Transit Custom 2017. gads. Tā viena ir tā X-Horse atslēga būs tāda. Viena ir tā saucamā aftermarket atslēga, kas izskatās kā oriģinālā. Nu, nav viņa oriģinālā, bet ķīniešu pakaļdarinājums. Oriģinālā šobrīd ir aizdedzē, saplīsusi, sabojājusies, pults nestrādāja. Ja, nestrādājas viņa sataisīja to pulti, bet, klients vienalga grib jaunas atslēgas. Tā, paskatīsimies, ko Autels 508 var izdarīt ar šito mašīnu, vai viņš tiks vispār galā. Tā, jā, mašīnai bija galīgi akumulators nosēdies uz nulli pavisam, pielika lādētāju, cerams, ka kaut ko būs salādējis. Tā, spiežu imulu. Likšu, lai automātiski meklē viņš pats. Autodetect. Pieslēdzu to saucamā bateriju support unit pie akumulatora. Tātad izvēlamies Ford. Rāda 13,99. Tas ir gandrīz 14 volti, tas ir labi. Tā, nolasīts ir, spiežam OK. Opā. USA. Kāpēc viņš rāda USA, ja tas ir UK? Interesanti gan. Bet frekvence bija 433. 433. Nē, nezinu, kāpēc viņš atrada 15. 19. Nu, labi. Labi, ja tā, tad tā. Nezinu, kāpēc USA. Uzliksim, apskatīsimies IMO information, ko tur rāda. Frekvence rāda, ka varbūt 315, 433. Nē, kaut kas te nav pareizi. Galīgi tā nav. Kaut ko tas Autels te nesaprotu, ko viņš dara. Iešu vienkārši caur Fordu. Automatic selection. Read. Nezinu, vai tas viņa kaut citas pats vai nav. Spiežu OK. Varbūt viņam vienalga rāda to USA. Interesanti gan. Un čipu pavisam citu rāda. Pēc idejas viņš bija. Interesanti. Nav. Čo te nepatīk tāds? Manual selection. Manual selection. Ford. Europe. Ford Transit Custom viņš bija. Transit Custom. 17. 19. gads. Europe. Yes. IMO status scan. Ir. Nu, ok. Tā, te mēs redzam ir daudz kļūdas, tāpēc, ka viņam akumulators bija izlādējies. Bet es iešu atpakaļ. Es gribu
šito, ko viņš par. Nu, tagad viņš rāda, lūk, šitādu te atslēgu. Tāda, kāda viņa ir oriģinālā. Labi, tas jau man patīk labāk. Tad iešķiet atpakaļ. Ai, ne tur, sorry. Šito vajadzēja. Tā. Kaut kodas 5 kļūdas. Pagaidām 5. Vajag izdzēst kļūdas. Quick erase. Tā, kļūdas ir izdzēstas. Tagad izvēlamies pievienot atslēgu gaidīt. Alkīs los ne, bet atkī. Start. User factorial alarm is activated. Es nezinu, ir activated vai nav. Ok. Raksta, ka tas neizdzēsīs iepriekšējās atslēgas, kas vienmēr ir labi. Jā. Yes. Tātad var dzist instrumentu panels, izdzist, mirgot. Tas ir normāli. Jā. Tātad ielikt atslēgu, kuru jūs gribat apmācīt. Tu bija lēni. Tātad tā bija tā oriģinālā. Ņemšu šito te pirmo. Lieku viņu aizdedzē. Nevar ieraudzīt neko. Tā. Ielieku aizdedzē. Turn ignition on. Ok. Tagad 3 līdz 10 minūtes viņam ir kaut kādas drošības pārbauda. Nezinu, pagaidīšu. Jā, panelis, ka tur slēdzās iekšā, kaut kas slēdzās ārā. Nepaspēju parādīt. Signalizācija nekāda negaudoja. Tā, izslēdzās panelis vispār ārā. Tumšs. Volti 13,70. 13,8. Labi, viņš te turpina griezties. Cerams, ka viņš viņu pieņems. Pēc tam nākošo šito te mēģināšu programmēt. X-Horse. Tā, panelis atdzīvojās. Jā, kas tur, ko viņš tur rāda. Tā. Iemācītas atslēgas ir 2. Neapskatījos sākumā, cik jau tur bija. Nu nekas, 2. Izslēgt aizdedzi. Ok. Tagad nākošā jāieliek. Turn key to be learned. Turn ignition on. Блять. Ой, окей. Tagad es iemācīju to X-Horse. Tā, vai es gribu tā izslēdzam aizdedzi. Ok.
izslēdzam aizdedzi. Ok. Un ievietot otru atslēgu. Tagad viņš viņu apmāca. Tad var dzirdēt, ka nopīkstējās. Vai es gribu vēl? Nē, negribu. Nu, it kā viņš ir pieņēmis, redzēs, vai viss strādās. Tad success. Es nešaubos, ka viņas iedarbinās to busu, bet vai pults strādās, tas man interesē. Tā, pagaidām izvien ārā. Success. Tā, pieslēdzos atkal, testēšu jaunās atslēgas, kur tikko ieprogrammēju Ford Transit Custom 2017. gads. Lieku vienu no jaunajām atslēgām aizdedzē. Tā, paskatāmies, kur tas viss it kā nodzis, kas mums te ir ātrumiem neitrālais, ja? Tā. Tā. Tā, tad viena no tām atslēgām strādā. Tā, kas ir tā aftermarket, tagad X-Force. Skatīsimies, kas ar to notiks. Tā. Kas te ir, ka visas to. Tā. Iedarbināt var. Ar abām to oriģinālos nepārbaudīšu, ja viņiem vajadzēja strādāt. Viņa nebija jāpaprogrammē. Mēs tikai pievienoju tikai jaunas atslēgas. Tā. Pārbaudīšu, kas mums te notiek ar pultīm. Tā. Šitā ir tā, nopīkstē ir ciet. Un tā, šitā viena strādā. Ford Transits. Tā, tagad jāstāsta. Tā, nu aizslēda. Tagad atslēdzi. Vai viņam strādā dubultā aizslēgšana? Tas it kā aktivizē to saucamo deadlock. Tā, tas bija ne tas, no to nospieda. Divreiz bija jānospieda. Nu labi, aizslēgts ir. Nezinu, tā, kad to deadlocku nospiež, tad no iekšpuses nevar atvērt. Tad divreiz jānospiež uz pogu aizslēgt. Ja nospiež vienreiz, tad no iekšpuses var pasažieris ar ručku attaisīt. Tā, nu labi, tas tad pagaidām viss.